presē lasu, ka nav pat izstrādāti kritēriji, kādām jābūt šīm te bumbu patversmēm. Tātad, man šeit jautājums, tūlīt būs 2 gadi, kā ir konflikts Ukrainā. 2 gadi. Principā par šo laiku varēja visu izdarīt, vismaz apzināt visas attiecīgās bumbu patversmes. Tas ir pamatīgs izaicinājums nacionālajai drošībai. Ja notiek kaut kāds hipotētisks militārs konflikts, civiliem iedzīvotājiem nav kur bēgt, nav kur slēpties un nav kur paglāpties, jo vienkārši šo te bumbu patversmu nav. Notiek no valdības puses, ir izveidotas kaut kādas komisijas, atbildīgās personas, kuras saņem arī atalgojumu naudu par šo darbu, ko viņiem vajadzētu darīt. Ja, un neko viņi nedara, ja, tas viss pašplūsmā notiekās, jo es arī neesmu dzirdējis, ka kaut vai elementāri būtu kaut kas apsekots, būtu veikta kaut kāda inventarizācija. Sveiks, Arnold! Gribēju parunāt ar tevi par vēl vienu ļoti svarīgu tematu, par bumbu patversmēm. Tātad mēs esam, manuprāt, vismaz 2 vai 3 reizes savus raidījumos šo tēmu aizskāruši. Turbūt atgādināšu, ka kopš Padomju Savienības laikiem šeit bija diezgan plaši izvērsta šī bumbu patversmu tīkls. Katrā rūpnīcā, attiecīgi arī katrā kaut cik nozīmīgā infrastruktūras objektā bija savu bumbu patversmu. Pēc tam, attiecīgi, tas viss pagrima. Valsts pēc 2008. gada finanšu krīzes vairs neuzturēja šo te sistēmu. Šī sistēma pārgāja privātās rokās, tur ir šautuvs, daļā ir noliktavas, daļā ir veikali, daļas vispār ir, atstātas savam liktenim un vairs nav lietojams. Un tagad, sākoties, konfliktam Ukrainā, visi redz, ka ir kaut kā jāglābjas no artilērijas, no raķetēm, no minmetējiem, no droniem, no vispārējā, kas principā var nodarīt milzīgu kaitējumu, it sevišķi civiliedzīvotājiem. Ja mēs runājam par Ukrainu, tad Ukrainā piedod lielākajās pilsētās viss ir metro. Tur ir iespēja, aiziet pazemē un vienkārši kaut kādu brīdi būt šajās te metro stacijās, kur ir pietiekami daudz un attiecīgi var lietot kā bumbu patversmes. Latvijā, Rīgā nav metro. Tad mums nav šāds iespējas. Otrkārt ir tas, ko es tev teicu, nav arī nav šī tīkla, nav attiecīgi viss šīs te bumbu patversmes tādā kondīcijā, lai tur šie cilvēki varētu paglābties. Ja, tātad mēs esam arī uzdevuši jautājumu, kāda šī situācija, vai ir veikts audits, un principā kāda risinājumi ir. Un atkal pirms burtiski neilga laika es presē lasu, ka nav pat izstrādāti kritēriji, kādām jābūt šīm te bumbu patversmēm. Tātad, man šeit jautājums, tūlīt būs 2 gadi, kā ir konflikts Ukrainā. 2 gadi. Principā par šo laiku varēja visu izdarīt, vismaz apzināt visas attiecīgās bumbu patversmes, uztaisīt šos te aktus, kādā stāvoklī šīs patversmes ir, cik daudz līdzekļu nepieciešams, lai attiecīgi šīs patversmes atkal izveidot atbilstoši kritērijiem. Šobrīd nav pat kritēriju izstrādāt. Un principā tas, ko viņi sola, ir tas, ka nākamā gada kaut kur vidū iekšlietu ministrija šos kritērijus izstrādās, nākamā gada beigās ekonomikas ministrija tur sniegs kaut kāds acīm redzot tur ekonomisko pamatojumu tam visam. Igaunijā, atkal jāsaka Igaunijas piemērs, Igaunijā jau attiecīgi ir tālu priekšā tikuši tur visur. Cik es arī lasīju, Rīgā ir apmēram pār 350 šādu objektu apsakot, ir laikam 10%, nedaudz pār 30%. Arnold, manuprāt, tas ir pamatīgs izaicinājums nacionālajai drošībai. Ja notiek kaut kāds hipotētisks militārs konflikts, civiliem iedzīvotājiem nav kur bēgt, nav kur slēpties un nav kur paglāpties, jo vienkārši šo te bumbu patversmu nav. Neviens nezina, kur viņas atrodas, nav nekādas informācijas, kādā stāvoklī tās ir. Un manuprāt, pats sliktākais, ka nav pat kritērijas. Bez kritērijiem jau neviens neķersies klāt. Ko darīt? Ir jābūt kritērijiem, kādām jābūt šim te patversmēm. Kam tur jābūt? Tur jābūt, protams, arī ventilācija, tur jābūt daudzām lietām, lai cilvēki varētu tur būt. Tāpēc, tas, ko mēs runājam iepriekšējos raidījumos, vēl viena sfēra, vēl viena neizdarība,
Un mani, protams, visvairāk uztrauc fakts, ka, kā es jau teicu, jau 2 gadi ir konflikts Ukrainā. Katrs var katru dienu iepazīties ar šīm sekām un redzēt, teiksim, kādā veidā notiek šie gaisa uzbrukumi, uzlidojumi un cik daudz civiliedzīvotāji iet bojā. Pat neskatoties, ka Ukrainā ir metro un ir iespējas attiecīgi nokļūt līdz šim bumbu patversmēm. Mums šāda iespēja nav šobrīd. Kāds varētu komentēt šo te neizdarību un šo te vispār bardaku? Jā, Raimond, būtiski dažas dienas atpakaļ es ar vienu politiķu runāju par šo situāciju. Mēs pat strīdējamies normāli, jā, bija dialogs. Es izteicu savu viedokli, mans viedoklis ir ļoti konkrēts. Es uzskatu, ka, kā visur mums, notiek no valdības puses, ir izveidots kaut kādas komisijas, atbildīgās personas, kuras saņem arī atalgojumu naudu par šo darbu, ko viņiem vajadzētu darīt. Ja, un neko viņi nedara, ja, tas viss pašplūsmā notiekās, jo es arī neesmu dzirdējis, ka kaut vai elementāri būtu kaut kas apsekots, būtu vajag kaut kāda inventarizācija un būtu vismaz apzināts, cik tad procenti ir, kaut kādas bumbu patvērtnes vai vietas, kuras varētu renovēt, vismaz renovēt, kuras atbilst kaut kādiem kritērijiem, kuras arī nav izstrādāti, bet apzināti, teiksim, teiksim, šī situācija nedod Dievs, ja viņi rastos un notiktos kaut kāda kardarbība mūsu teritorijā, būtu milzīgi upuri. Būtu vienkārši milzīgi upuri, jo tiešām, un haoss būtu. Būtu haoss un būtu milzīgi upuras. Tā ir tā realitāte. Iedomājies, ja sāktos kaut kāda apšauda un pretgaisa aizsardzība nav un nestrādā, kaut kādas raķetes nokrist kaut kur, sagraut kaut kādas dzīvojamās mājas vai vienalga, kur būtu cilvēki. Būtu milzīgi cilvēku upuri un tiešām cilvēki nezinātu, kur iet, ko darīt. Un haoss, sāktos reāls haoss. Tā tāda lieta, ko acīm redzot, es tieši ar šo politiķu runāju un izteicu savu viedokli, kad šis haoss arī ir ļoti bīstams. Jebkurš haoss ir ļoti bīstams. Ja viena lieta ir upuri un viss šīs ciešanas un šī nelaime, otra lieta, kas vēl paralēli ir šis haoss, kas nodara nākamo ļaunumu un upurs un tā tālāk. Ja. Tāpēc es uz to skatos ļoti kritiski, ja, un man ir ļoti nosodoša attieksme pret to, ka šīs atbildīgās valsts amatpersonas un valdības pārstāvi, jo cik es dzirdēju, bija, man liekas, kaut kāda pārraide, ja. Un uzstājās Rājeva kungs, kurš attaisnojās, un tur bija arī strīds, kad iepriekšējā valdībā arī bija šāda komisija, kas neko nav izdarījusi, un tagad jaunai tiek apvainot šī jaunā komisija, ka viņiem ir tas jādara, un kad termiņi ir no viņiem prasa, ja, ko viņi ir izdarījuši, un tad praktiski tāds futbola spēle, ja, tad atbildības, kā var teikt, novēršana vienam no otra, ja, vai vienam uz otru, ja. Bet realitātē, es neredzu, ka kaut kas notiktos, ka būtu kaut kādi paziņojumi, kad ir apsekots kaut kas, kad ir tik un tik vietas, vismaz elementāri, ja. Tad mēs vismaz apzinātos, cik tad ir un cik tad vēl vajag, ja? Jo tas prasa milzīgas resursus, finansiālos resursus, kaut ko būvēt, izbūvēt, renovēt un tā tālāk. Bet man mazliet atgādina tā situācija, ko es dzirdēju ar Rail Baltiku, ja? Kad tas ir unikāls stāsts atkal, ko es dzirdēju, bet es vēl paralēls, kāpēc, tāpēc, kad plānoju, 2 miljardus, jeb cik tur, ja, vai 3 miljardi, sanāk tagad 8 miljardi, un vispār, man nav saprotam, kā vispār tas ir iespējams, ja. Es arī kādreiz piedalījos konkursos, man bija būvniecības firma, projektēšanas firma, un man nav saprotams, arī citos konkursos es piedalījos, es uzņēmējs, man vairāk uzņēmumi bija, un kā var teikt, man tā situācija vispār nav saprotama.
Un šeit ir tas pats, ja, kad nekas nenotiek, neviens ne par ko neatbild, nav nekāda plāna, nav nekāda aprēķina. Šie aprēķini arī var būt tādi kā Rail Baltica, ja, kad pēkšņi mēs saprotam, ka mums vispār nav naudas, lai šo projektu novest līdz galam. Un izrādās, ka šis projekts nav tāds, kā bija, iedomājušies. Izrādās, ka viņš savu Rīgu varētu neiet. jā, tad priekš kā viņš vajadzīgs vispār. Bet katrā gadījumā, Arnolda, manuprāt, labāk būt bez dzelzceļa, bet ar šo te civilās aizsardzības sistēmu, pēc, ka es tev pilnīgi piekrītu. Pirmkārt, tie ir milzīgi civiliedzīvotāji upuri, kuriem vienkārši nav kur glābties. Otrkārt, teiksim, šī te izreklamētā aizsardzības ministrijas iniciatīva 72 stundu soma, kas 72 stundās cilvēkam dod iespēju izdzīvot. Jautājums, kur tu dosies? Nē, par to ir tas stāsts. Kur tu dosies? Uz Mežu, uz Kurzemi, vai uz Latgali, vai vēl kaut ko. Pirmkārt, kur tu dosies? Otrs jautājums, Arnold, ir, beigsies tev ūdens, beigsies pārtika pēc 72 stundām. Es pat negribu zīmēt kaut kādas vispār apokalipses sainas, bet iedomājies situāciju, tikai viena situācija. Ir kaut kāda vieta, kur sapulcējās vairāk 100 vai 1000 cilvēku. Viņam pēc 72 stundām beidzas pārtika, viņam beidzas ūdens, sākās visādas antisanitāras lietas, cilvēkiem vajag iet uz toaleti, sākas konflikti un viss pārējais. Kur viņi dosies? Kur viņi haus? Un tad sākās otrā šī daļa – haus. Kas ir vēl sliktāks, ka tās visas sociālās sistēmas sabrūk, sākas, marodierisms, slepkavības, un cilvēkiem vienkārši jāņem, taisnību savās rokās, kuriem ir iespēja aizsargāt sevi un savu ģimeni. Lūk, par ko jādomā. Un tieši tāpēc šis jautājums, es jau neko neteiktu, ja būtu, 22. gada februāris vai marts, bet tagad ir 23. gada decembris, līdz 24. gads jau, vai ne, jaunais gads, 2 gadi. Un tagad mums stāsta, ka tagad viņi beidzot sāk kritērijus izstrādāt. Vai tev nešķiet, ka tā ir vienkārši pilnīgi bezdarbība? Bezdarbība. Te mēs atkal nonākam pie tā, ko mēs tev iepriekšējā raidījumā runājam, vienā no raidījumiem, par to, ka, diemžēl, ļoti daudzos posteņos ir cilvēki bez intelekta, bez kompetences, bez pieredzes. Un, principā, pat ja viņi gribētu kaut ko darīt, viņi nav spējīgi neko izdarīt. Viņi nekad nav saskārušies, viņi nemāk, neprot, un tieši tā futboliem raksta kaut kāds papīrs. Katrā gadījumā mēs ar tevi atkal, Arnoldu, jo šeit civila aizsardzība tā ir šobrīd, manuprāt, ārkārtīgi svarīga nacionālas drošības tēma, un mēs noteikti 24. gadā atkal atgriezīsimies pie šitā. Paldies tev par uzmanību, un paldies tev par tavu viedokli.